Kā vērtējat Eirozonā notiekošo? Vai Eiropas centrālās bankas solījums izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus eiro glābšanai, iespējams arī visu grūtībās nonākušo valstu parādzīmju uzpirkšanu, ir mainījis situāciju? Tāpēc es tik pārliecināts par eiro, kas notiks. Tikko centrālā banka parāda, ka viņi ir gatavi nākt, tirgi nomierinās. Un jau apstāmies šo vasaru, tirgi bija mierīgi, jo centrālā banka pateica, mēs būsim gatavi to. Ja centrālā banka to nebūtu izdarījusi, tirgi turpinātu spēlēt. Un tagad tirgi gaida, vai tas notiks vai nenotiks. Situācija nav normāla, un ja rekapitalizāciju mēs uzliekam Spānijas valdībai, tad, protams, parāds aiziet augšā un viss gāžās kopā. Ja to saka centrālā banka, tad tur neko nevar izdarīt ar to Spāniju. Ja? Teiksim, tā ir tas spēks tajā, un Latvijā mēs izgājām to 94. gadā. Ja centrālie banķieri, kas ir konservatīvie, tie saka, ja tu vienreiz pārkāp tai robežai, tev ir liela vēlme to turpināt darīt. Un labāk to nedarīt, labāk, lai notiek, kas notikdams, bet turiet savu līniju. Un ir otra, kas saka, šī ir īpaša situācija. Tā ir vētra, kurā mums jāstrādā, mēs izmantosim to, bet mēs nekad nepāriesim to robežu. Un tā kā par to ir vairāk šī diskusija. Cik liela nozīme Eirozonas krīzē ir šai tirgus spēlei un spekulatīvajiem finanšu instrumentiem? Es domāju, ka tas ir galvenais. Iepriekš, ja mēs esam baņķieri, es saku, man vajag naudu. Es saku, šeit tev. Es saku, kā mēs papīrus nokārtos, rītā, jo mēs ticam viens otram. Tajā mirklī, kad es sagāžos, es neticu arī Jānim, jo kā es varu ticēt, viņam var būt arī caurums. Un tajā mirklī viss sistēma gāžās kopā. Un tad nākamais ir, skatās, valdības. Līdz šim mēs ticējām, ka viņi varēs atdot. Varbūt viņi nevarēs atdot, varbūt viņi bankrotēs. Un tas sāc spekulēt. Un es domāju, tas, kas notika Latvijā, arī kā daļai bija spekulācija pret eiro, jau tas bija sākums. Un, protams, pēc tam tika atrasts labāks avots. Tā ir Grieķija, kas bija sistēmiski vēl vājāk. Jo Latvijas gadījums ir, tirgs trenējās uz Latvijas gadījumu, bet Grieķijas gadījumā viņi guva jau pietiekami labu peļņu. Kā tirgi guva peļņu no Grieķijas? Tu gūsi no kopējā procesa, jo Grieķijas gadījumā, protams, tirgi nekad nav prognozējami, viņi aiziet pa tālu. Neviens jau negrib nogāzt Grieķiju, visi grib nopelnīt, bet tā, kad tu mēģini nopelnīt, tu aiziet bišķi pa tālu beigās, un tā tas arī notiek. Tā kā tirgi ar vienu turpina to, ko viņas labāk dara, tas ir pelnīt naudu, un dažreiz tas rada katastrofas citiem. Vai Grieķijai ar šajā brīdī piešķirto palīdzību pietiek, lai uzturētu valsti, samaksātu ārstiem, skolotājiem un pensionāriem, vai ar šo aizdevumu pietiks? Šobrīd ar to, ko palīdzības sniegt, jā. Atbilde ir jā. Tā problēma, kas notiek Grieķijā, kāpēc tā situācija pasniedz, ka viņu iekšzemes koprodukts turpina samazināties straujāk nekā bija paredzēts. Un tā ir problēma, jo tas nozīmē, ka tā adaptācijas programma, kas tika sagatavota un kam Grieķi principā seko, viņi ir nepietiekami, lai turpinātu jauno situāciju. Un tad tas automātiski seko, ka oktobrī Eirozonas vadītājiem jānolem, ko tālāk darīt, vai mainīt kaut kādā veidā nosacījumus, skatoties uz jauno ekonomisko situāciju. Un mana prognoze, ka tas būs pozitīvi, jo neviens nevēlas, ka Grieķija atstāja Eirozonu. Kāpēc tā būtu problēma, ja Grieķija izstātos no Eirozonas? Ja viena Eiropas Savienības valsts vai Eirozonas valsts bankrotē, tad mēs pazaudējam uzticību īstenībā gandrīz visām viņām. Nevis gandrīz, bet visām mēs pazaudējam, arī Vācijai. Un tad tas nozīmē, ka valsts parādi apkalpošana visur būs stipri augstāka. Vai sanāk, ka Eirozonas un Eiropas vienotība tagad tiks veicināta tieši ar ekonomiskajiem, nepolitiskajiem instrumentiem? Beidzot ir sapratne, ka uz nacionāla politikas saprātu vienu nevar paļauties. Un tāpēc vajag radīt ietvaru un vajag radīt arī mehānismu, kas kontrolē. Un, lai šī kontrola būtu efektīga, tad ir arī ietekmēšanas līdzekļi. Tas, kas, teiksim, vismaz tiek iesākts ar banku savienību, iet pareizajā virzienā. Ja? Un tad ir arī, teiksim, fiskālā savienība, ekonomiskā savienība un pastiprināta politiskā. Es pats uzskatu, tas ir pareizā virzienā, lai arī saprotu, ka tur būs ļoti debats un tas prasīs ļoti daudz laika.